šodien ir pagājuši jau vairāk mēneši pēc operācijas, un paciente saka, ka viņa beidzot var atsākt. Viņa saka, ka viņa mācās no jauna rakstīt, ko viņa jau tagad var izdarīt. Viņa var lasīt, viņa var spēlēties ar bērniem, viņa var iet pastaigās garās ar bērniem, viņa var pati uzkopt māju, tik galā ar visiem mājas darbiem, iet uz savu darbu un dzīvot pilnvērtīgu dzīvi šobrīd. Bet viņai bija patstāvīgas galvas sāpes. 24/7. Bet viņi varēja mazināt tās galvas sāpes tikai ar spēcīgiem medikamentiem. Tā mazināšana bija ļoti, ļoti daļēja. Viņa varēja nedaudz samazināt, bet viņa bija visu laiku, viņai sāpēja galva. Gadiem ilgi, 24/7, 365, katru dienu. Ar viņu jau ilgstoši bija. Pacienti nedzīvo Latvijā, viņa dzīvo Anglijā, un viņa lietoja, no ārstiem pašiem bija lielas problēmas viņas to sāpju problēmu risināt, un tāpēc viņai tika viss kaut kas izmēģināts. Viņai lielās devās nozīmē gan parastos pretsāpju pretiekaisumu līdzekļus, gan paracetamolu, gan gabapentīnu ļoti lielās devās. Un viss tas aizgāja līdz tam, ka viņa ļoti ilgstoši lietoja papildus arī katru dienu, pat vairākas reizes dienā, narkotiskus pretsāpju līdzekļus. Tā bija ļoti liela problēma. Un viņas iespējamā galvas sāpju savukārt problēma, kas izrādījās, ka tā problēma viņai bija Chiari malformācija, tad to ārsti Anglijā viņai ieteica neoperēt, jo operācija droši vien nebūs efekts, un viņa pacientei ieteica vēl palielināt medikamentu devas. Pacienti izlēma tad konsultēties ar citiem speciālistiem. Viņa atbrauca uz Latviju, atnāca uz konsultāciju. Mēs papildus veicām magnētisko rezonansi ar likvora dinamikas izmeklējumu. Tas ir izmeklējums, kurā mēs precizējam, vai ir smadzeņu šķidruma cirkulācijas traucējumi sakarā ar Chiari malformāciju. Jo Chiari malformāciju mēs redzam parastajā magnētiskās rezonanses izmeklējumā. Un problēma bija tāda, ka šajā izmeklējumā mēs likvora cirkulācijas, jeb smadzeņu šķidruma cirkulācijas traucējumus pārliecinoši neredzējām. Un tādā gadījumā, protams, ka būtiski samazinās prognozējuma operācijas efektivitāte. Bet ņemot vērā to, ka pacientei bija Chiari malformācijai ļoti klasiskas galvas sāpes, un, piemēram, viņai būtiski pieaug galvas sāpes, piemēram, ejot uz tualeti, spiežoties, sasprindzinot vēderu. Tad es viņu informēju par operācijas efektivitāti gadījumos, kad ir šis smadzeņu šķidruma bloks redzams, un viņas gadījumā pacienti izlēma tomēr, ņemot vērā to, ka viņi katru dienu cieš no šīm baisajām galvas sāpēm, viņa nespēja koncentrēties, viņa nevar uzrakstīt e-pastu, viņa nevar lasīt, tad viņi nolēma iet uz operāciju, neskatoties to, ka paredzama operācijas efektivitāte bija mazāka, bet mēs esam vinējuši, jo pacientei ir ļoti strauji uzlabojās dzīves kvalitāte pēc šīs operācijas. Man ir viens jautājums, kāpēc Lielbritānijas ārsti pateica, ka labāk viņai neārstēt šo lietu ķirurģiski? Grūti pateikt, jo viedokļi jau var atšķirties medicīnā. Ja? Divi ārsti, viens speciālitātes arī var pieņemt dažādus lēmumus atkarībā arī no savas pieredzes. Un es jau viņai arī nevarēju apsolīt to, ka viņai 100% viss būs labi, taisām operāciju un viss būs perfekti. Ja? To es nevaru pateikt, īpaši tad, ja es izmeklējumā neredzu šo likvora bloku. Ja, malformācija ir, problēmai vajadzētu būt, bet arī literatūras dati
liecina par to, ka ja pacientam ir klasiski arī malformācijas simptomi, tad operācija var būt efektīva. Bet, protams, ka paredzama operācijas efektivitāte nav tik augsta, kā ja mēs redzam šajā likvora dinamikas izmeklējumā smadzeņu šķidruma cirkulācijas bloku.